Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti, cienījamie florbola līdzjutēji. Šodien jūsu uzmanībai no Liepājas Olimpiskā sporta centra piedāvājam jums Latvijas virslīgas čempionāta spēle florbolā starp Mainiekiem florbola klubu Kurši un Ķekavas komandām. Tā nav pārkāpuma. Bīstams un vārtība, bīstams metiens un Akulovs gūst savus komandas. Tātad ļoti daudz spēles šodien, bīstams moments un atkal kļūdiņa savā aizsardzības zonā. Ātrs pretuzbrukums, 2-1. Vējš. Gross prasa piespēli, nesaņem un labs metiens! Šķiet, ka Vējš bieži atkārto poteikumu pārkāpums. Un vārti! Un tiek ieskaitīts. Šis vārtu guvums nedaudz izkustējās vārti. 86,05 atvairīto metienu procents, tāpēc viņa vieta varbūt. Kādi vārti! Kādi vārti! Gandrīz no nulles leņķa. Pret tālējo vārtu stabīgi. Starp aizsargiem. Labi, neizdevās uzmanīt. Jā! Laba kombinācijā. Un 4. gūtie vārti. Uz šo vairākumu. Ļoti ātri realizē, tā teikt, šo metienu, šo vairākumu. 3-2, 14. minūte. Ralfs Kukuks. 4-2, bīstami un ļoti ātri Akulovs. Eriks Akulovs atgūst viens vārds. Puses nespēja uztvert un labs pretuzbrukums mazākumā. Un ļoti bīstams moments un skaitliskajā mazākumā Ķekavas komanda gūst savus 4. vārtus. 44. spriežās. Kāda varbūt taktika atlikušajām trešdaļas minūtēm. Kā varbūt labāk nospēlēt. Un jā! Vārti! Tie bija vārti! Kukuks Siliņam, laba saspēle, Siliņš individuāli un vārti! Un ļoti skaista kombinācija. 2 piespēles, Siliņa individuālā meistarība, metiens stuvējā 9. Atkal tāda panika. Kurš tieši šo paniku izmanto Ķekavas komandu. Visi spēlētāji bija piespiedušies intrigu atjaunot. Vējš negaidīja šo piespēli. Vārti! Neliela akmentiņa iemetīšu. Kamēr informators informē, ka Gross gūst savus 8. vārds. Vai vārti! Krūms! Jātiek līdz maiņai. Eimans nomainījies. Arī Jansons purina savu roku uz laukumu, arī tā viņam sāp. Traumatisks komanda, kurš šajā sezonā un 9-7. Viss turpinās. Neizdevās sodīt Kuršiem. Bīstams moments. Līdz galam un jā! Vārti! Attaisnojās šis solis, šis gājiens. Un rezultāts samazināts. Un brīnums un kaut kas vēl glābi. Un līdz ar to spēle ir beigusies. Neliela sensācija mums florbola čempionātā šodien ir notikusi.